Un baudot krāšņos ziedus, kas tika saņemti 8. martā. Protams, mīļās rozītes. Kāds skaistums. Un baudot arī saņemtās dāvanas. Lūk, saņemtā Rīga čiekuru. Un saņemtā figūra Čio San. Figūra ir porcelāna fajansa fabrika Rīga, apmēram 60. gadi. Bet šī Rīga jau kādi 80. gadi. Un visiem jauku pavasara sākumu. Papildinājās šis skaistais Diānas plānsienu servīzes daļas. Krūzītes arī ar šādiem senatnīgiem dejotājiem un viņu tērpiem brīnišķīgajiem. Noteikti pilī tas viss ir noticis. Būtu jauki redzēt pilī šādu servīzi un šādi saģērbtus cilvēkus. Arī dailie ziedi servīzi Ausma. Jūs redzat, kādi skaisti ziedi, oranžīgi. Jā, protams, oranžā krāsa piestāv rudenim, bet arī var teikt, ka piestāv pavasarim. Brīnišķīgi skaista, smalka, senatnīga Ausma. Un mums tik tiešām ir liels prieks šo skaistumu saņemt savā kolekcijā. Brīnišķīgi koku šķīvi, krūzītes un centrālie trauki. Vai skaista Ausma ar tādām zilgan sarkanām, maigām pukītēm, zeltu un melniem kātiņiem. Šī Ausma uzplauka tieši agrā pavasarī kopā ar sniegpulkstenītēm. Un vai ziniet, tā sieviete, kas nodeva šo servīzi, teica, jā, tā ir Ausma, un tā saucās Salūtu Ausma. To gan nebiju dzirdējusi, ļoti interesanti. Lai ir Salūtu Ausma. Šoreiz par traukiem ir viss. Lai jaukas brīvdienas!